Es atrodos Daudzes pagastā 15 minūšu attālumā no Aizkraukles centra, un šeit var ēst zirņus tik cik lien. Ejam paskatīties. Pirms dodamies tālāk, ir svarīgi iepazīties ar noteikumiem. Ņem tikai cik tu vari pats apēst un netirgojam tālāk, paturam savā vēderā tikai. Viens no svarīgākajiem noteikumiem ir savāktais sevis. Neesam cūkas, savācam. Vēl ir svarīgi nelīst laukā dziļāk par 20 metriem. To var redzēt arī šeit, cilvēki ir ievērojuši šo. Un pēdējais noteikums ir lasīt zirņus tikai norādītajos vietās. Nelien citu laukos, jo lasot zirņus citu laukos var sanākt tikai ziepes. Kā jūs uzzinājāt par šādu akciju? Facebookā uzmetās video klips, un tajā parādījās tā mājaslapā ar zirņu bingo. Pagājušajā gadā arī bija pie Valmieras pusē, un šogad atbraucām uz šejienu. Ļoti superīgi ideāli. Bet īpaši normālajiem cilvēkiem atbrauc ar savu mašīnu, salauzt savu nepieciešamo kvantumu tiem zirņiem. Un tad arī ēd cik vēlies. Pagājušajā gadā Valmieras pusē novērojām, ka baigi dziļi iet cilvēki, vairāk par tiem noteiktajiem metriem, un tiešām bija viss izbradāts. Lai ievērotu tos noteikumus, un tiešām neiztaigāt visu lauku, īpaši tiem zemniekiem, kurš to visu lauku kopja un uztur, tiešām ievērot tos noteikumus un lasīt, cik nepieciešams. Bija nedaudz tā sarežģīta, tāpēc mēs braucām no Jēkabpils. Un tad sanāca iebraukt militārais objekts, bija priekšā, un tad nācās apbraukt. Pēc Google Maps netur aizveda sākumā. Kā šo vietu vispār atrast? Dodies uz mājaslapu ilgspējīgi.lv, meklē zemnieku saimniecību ziediņu un spied uz koordinātiem un dodies ceļā. Uzzini vairāk par zirņiem un ne tikai mājaslapā ilgspējīgi.lv. Keita Daugaviete, laikraksts Staburaks.